15 soda būt, ja mūs noķer policija. Kročs Laina ir izdomājis atkal kaut kādu fīgņu. Viņi tiešām grib to puķi iestādīt iekšā tajā spārnā. Un tāpēc mēs esam atbraukuši uz Kaņasauc Delavē. Jā, Delavē ziedu studiju. Es gribēju, lai viņi vien pat te brauc. Bet nē, Kristop, tev jāfilmē. Pagad, tur klients ir. Čā? Nu, ko tu esi izdomājis spārnā stādīt puķis iekšā? Jā, vienu puķi. Nu, man jau teica, ka man jāņem esot tādu puķi. Cik tev liels tas? Nu, tur nekā nav no tā cauruma. Bet tu jau nevari arī ielikt. Bet es jau varu izņemt ārā no... Tur jau, zin kā, viņš jau izšķīdīs tāpat. Jūs jau neraudās, nu. Es neraudās. Un šito te, ja viņi izņem ārā no podiņa, es jau viņu varu pakratīt, lai viņiem nav tik daudz tā sakana, jo viņiem jau tur tā sakana... Būs stilīgāk, jā, saknas ārā. Jā, un man viņš ir tā jānostiprina tā, lai viņš tur vēl ārā tā. Viņš vispār tagad nesaprot, ko darīt. Viņš nesaprot, ko viņš Nē, man traucēs laikt tas savilcēs aizmugurē. Kāpēc tev stilīgi? Tev jau vajadzēja Tāpēc, ka man nebija matu. Tu vari jau lēntu, varam iedot. Nāči, urkiņām. Mēs tev uzsēs lēntu, O? lai smukēs. Nebāvi? Es nevaru. Mēs atbraucām. Lai paliek? Jā. Es jau viņu tur tā novilku, jo es vienu pazaudēju jau šodien. Man ir klausās labi. Lainis sāk kaut ko filozofēt. Evo, ko laižam? Stādamies? Jā. Super, milzīgs, paldies! Paldies, palīdzi! Un tagad atkal man ieslēdzās influenceris, ja mēs esam atbraukuši Kuldīgā uz Delavē ziedu studiju, kur Laina tika pie šitādas ten puķis, ko golfam te slieksnī ir caurums, un Laina to puķi iestādīs iekšā golfā, iedomājies? Un tagad Laina ritīgi noinfluenceroja. Es neko nedarīju stāvēt kameru, bet Laina pastāstīja par vītoli, par puķiem, par neļķis, ka varētu sapārot ar hrizantēmām un tādā garā. Tā kā, jā. Cik dienas mums ir palikušas līdz Pūru Baltikam? Kas šodien pa dienu? Pēdējā. Nav pēdējā. Šodien ceturtdiena? Jā. Tad vēl 2 dienas. Ceturtdien, piekdien, sestdien sākās. Nē, vienu dienu. Jo šodien jau ir ceturtdiena, tad paliek tikai piekdiena. Nu, palielam, jā. Šī diena jau ir pusē. Nu, mums ir tā, ka mums tā mašīna rūc, it kā viss galvā mums iet, bet mēs jau neesam patestējuši, vai tur vispār kaut kas iet. Tāpēc šis ir pats pēdējais brīdis, kad mums ir jāaiziet, jāpamēģina, vai tās mašīnas var atdalīt, vai viņas paliek kopā, vai vispār kaut ko var izdarīt. Tāpēc es eju pasaukt Džekus palīgā, lai viņi man pastūrē to mašīnu, es pafilmēšu un mēģināsim kaut ko tur salikt. Reku mūsu Frankensteins, bet tikko saskāros viena problēma. Reku mums ir sūknis, kas bija vienkārši kaniņā. Un šis bija aptīts ar izolācijas lentu. Un, protams, ka ja tā izolācijas lenta stāv benzīnā, kad viņa vienkārši izšķīst un atlīmējās. Tā kā es esmu diezgan priecīgs, ka tur neuzrauga kaut kāda dzirkstela. Tā kā paņemsim tagad nopietnas vādu savienosim kopā, lai viņi nevar saskārties. Un tad tulītās, te visu līdz vaļā, tulītās pamēģināsim arī, lai dabā mūsu tā ideja strādā. Vai mēs viņu varēsim atvienoties, vai mašīna brauks pat pa sevi. Reku apakšā mums arī te ritenieši ir. Vienīgais, kas pēc tam būs jāizdomā, kā viņas atkal pa jaunu atpakaļ savienot kopā. Galvenais, vai te iebraukt ir iekšā. Un šitās tas mehānisms izskatās, te ir trūba pievārīt pie sliekšņa, un te viņi iet iekšā. Un te ir vēl papildus visādi sūdu sabāst, lai viņš turās neļurkājās. Es zinu, jā, izskatās super droši un super legāli, bet mēs esam šrots, mums vairāk vai mazāk ir pie kājas. Tā, mēs tagad savu slepeno sistēmu tur bišķīt uzlabojām. Šie tulīt brauc uz to laukumu. Un leks. Un pamēģināsim, vai mēs varam atdalīties, vai vispār mums izdodas arī atsevišķi pabraukt. Tā kā V8. Man rītīgi patīk te pie tā šrota uzturēties. Un kur vēl kaut kāds tāds stulbības var izdomāt? Tik labs. Tagad jau, man liekas, Audi, tu jau taču nī. Sākumā tikai Audi bija bremzes. Jā, tāpēc pietiks mūsu vārdu. Tā, tūlīt mēs tās mašīnas atdalīsim, pamēģināsim, kas te vispār sanāk.
gan jau sanāks. Pāga? Zini, kā pasties, jā, vai tā trūpa nav šķīma? Tur maz degviela. Tā nav tas gals uzliecies trubai augšā. Tas te viņam nepatīk. Vienkārši noslāpunais? Jā. Rūcē. Pats no sev sataisījās. Trūcis pasvairīgs, domās viens. Tikai es un doto manā galvā miers. Jā, dodos nezināmajā, nemaz negribas man stāt ceļā. Malā, atsevišķiņā tīs no problēmām ir galvenais. Gatavs visam, es pļaušu to, ko sēž. Bet rītarīt višķi. Tā izģērbās, ka šis neiet uz priekšu atkal. Kas pa sviestu? Jā, bet ritenīts momentā izģērbās. Arī man? Nē, tev ne, viņam uzreiz. Tā ideja strādā, griezties griežās, bet... Kas te notiek? Kāpēc? Tas gan ir patīkam 2 dienu pirms sākuma, ka šitā notiek. Jā, mums ir kaut kāds nopietnāks. Kas varbūt vēl nopietnāks par šitiem riteņiem? Kroči, problēma, tas mums neiet uz priekšu un šito nevar pielaist. Jā, nosfilmēs, pamēģināt. Es dodos ceļā, dozēju to jūdu vairāk, kas jau dekāds. Ja varētu pret kapā ņemtu tačkas atslēgs, lēni pierikotu, pie dieva galda estrādes. Ja tu stopētu, vai tu būtu sev pret ceļām, vai tu dotu blakus vietu svešām. Tie nav viegli jautājumi šajā svētdienā, vieglāk tos ir cilāt braucot joyraidā. Kroči, ideja strādā, bet tas... Vairāk kaut kur atpist studenti. Pret zemi. Es dabūs kaut kur borēt, tur tad viņi vilkt iekšā. Nu mums tā kā tam grīdā uzreiz. Es domāju, jā, būs borēt tuvāki. Tur jau augstāk ir grīda. Ar ko vienīgais? Redzēju, kur tur ritenīt. Ir viss turās, bet ritenīt pats izšķīda. Tronšēns viss degojās. Es pat nevaru iedomāties tagad, ko gala griežās, ne? Nereāli. Nu jā, viss tā sistēma strādā, mašīna sadalījās, katra pat pa sevi varēja uzgriezt. Tā diezgan ātri izģērbās, šitais ritenīts vēl tā kā bišķi tur. Bet te reko var redzēt, ka šis ritenīts jau dalās kopā, tā kā mums ir super steidzami jāizdomā kaut kāda sistēma, lai mums tas ritenīts tur un lai tās mašīnas var iegriezties. Jo pēc ir idejas, ka tā sistēma viss strādā, tikai vajag nopietnāks ritenis. Smieklīgākais ir aizbraukt atpakaļ, jo tas ritenis jau iet visu laiku krustām, to mašīnu nevar savākt. Visu laiku iet ķērsā, nepareizi. Dirsa krustā nevar iebraukt. Noskrāpēs tulīt mašīnu. Nē, iebrauc. Pabraukt vispār nevar tas ritenis iet. Foršākais tas, ka mums ir ļoti maz laika palicis, lai šito uztaisītu par braucam. Jā, nu zin kā, es te sakrāmēju TikTokā iekšā un Facebookā iekšā, es ceru, ka kāds atsauksies, jo mums reāli ir maz laika. Mums ir pārāk maz laika. Un šobrīd ir tā, ka tās idejas bišķīt ir aptrūkušās. Zin kā, ja mums nevajadzētu to mašīnu, ja mēs nebūtu tas mērķis viņas tā kā atdalīt, nu tad jau pavisam vienkārši paņem vairāks šitās kaut kāds nopietnāks, tad tikai no kaut kādiem tiem lauksaimniecības tehnikām ir vai kaut kādiem arkliem, tur sienu grābekļiem. Ir tie lielie ritenīši, kas griežās. Nu tādi varētu pielikt, bet ja mēs mašīnas samaucam kopā, tad mums tas vairāk nestrādā. Un mēs jau gribam, lai ir bišķī tāds interesantais, kad kāds jau no jums visiem būs redzējis šo video, vai ne, kā mēs to visu esam darījuši un tādā garā. Bet gribam, lai ir tas interesantais, ka mēs aizbraucam it kā ar mašīnu, tur kaut ko vienkārši pākstamies un te vienā brīdī attaisam tur visu savus stiprinājumus vaļā un tad katrs pats pa sev griež.
Bet mums te ir viena rata, ar ko mēs kādreiz motors un visādi smagās detaļas vizinājām. Tūlīt paskatīsimies, varbūt mēs tos varam piemontēt, jo tiem bija tādi nopietnāki tie ritenīši. Ot, reku, šitie ritenīši. Šities ir cietā gumija. Nopietnāk, nu viņiem vajadzētu turēt. Es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs tūlīt šitos ratus paņemsim. Un tad no viņiem mēģināsim salikt. Saķibināt kopā un tos lētos ritenīšus, kā Amerikā baigi lētie 25 eiro gabalā. Un tos ritenīšus uzliksim šitiem te ratiem. Nu, lai tie rati pilda savu funkciju. Tā kā, nu, nedaudz ir ieberzens. Labdien, Kuldīga! Jā. Es gribēju uzdot tādu jautājumu. Mēs te no Ēdols Šrodzona, mēs te pāris dienas atpakaļ pirms nopirkām tos ritenīšus. Nu, tā kā lielveikala ratiņiem, tikai tāds nopietnāks. Un viņi mums neizturēja to, ko mēs gribējām ar viņiem darīt. Es domāju, vai jums varētu būt kaut kādi lielāki, nopietnāki? Mēs viņus, šitie bija kaut kā 25 eiro gabalā. Jā, es saprotu, ko es domāju, tie melnie, jā, grūzipīši, diemžēl man. Svars vienkārši diezgan pamatīgs ir virsū, ne? Pus mašīna. Mums tā, ka mašīna pārzāģētas pusēm un aizmugurē viņu pielika, un mēs te tikko patestējām. Diemžēl es neko nevaru apsolīt, neko tādu nopietnāku, un nav. Teiksim, kaut kāda cita, kaut kāda ieteikuma nebūtu, kur mēs varētu mēģināt tūmā kaut ko provēt atrast. Es nezinu, varbūt pamēģini kaut ko, varbūt Vurts piedāvā. Viņiem kaut kas tāds. Viņiem vai nu Vurtsā vai Sanistavā lejā. Varbūt, ka viņiem kaut kas ir tāds. Ok, labi. Paldies jums, foršu dienu. Jā, viņiem nav. Šitie bija nopietnākie agrotehnikai, tikko zanīja. Tu Kuldīgs agrotehnikai? Jā. Tu teici, ka mēs esam Šrocēdoli? Jā. Tad es skatīju. Viņi jau zināja, tas no Lainas kantora, jā. Jā, noteikti. Lielākais apčakarētāja kantors Kurzemē, kosmonautas. Jā, tie paši. Viens, kas tur strādā, taču mums bija detaļas. Roberts. Man liekas, ka viņš bija Roberts. Vītols? Jā. Viņš nestrādā agrotehnikā? Man liekas, ka strādā. Viņš man dod. Viņš tos traktors tur skrūva. Jā, man liekas. Es esmu redzējis. Nu, tur bija 2 reizes varbūt. Paldies, ka piezvanījāt Baltika. Lūdzu, izvēlieties valodu. Tāds kosmos. Man ir tāds ļoti specifisks jautājums, vispār nesaistīts ar lidojumiem. Mēs esam Šrocēdole un mēs gribējām jautāt, vai jums nav kaut kur ritenīši, kas ir lidmašīnām, vai jums viņi nav kaut kur, ka mēs viņus varētu atpirkt, jo mums ritīgi noderētu no lidmašīnām tie mazie ritenīši. Jo mēs braucam uz Pūru Baltiku burāt šodien. Nemācējuši tiemžēl komentēt, ja jūs vēlaties precīzāk informāciju, lūdzu rakstēt ēpastu uz info@airbaltic.com. Labi, uzrakstīsim. Paldies. Jā, paldies par izvēli, jēkums dienas labāk. Visu labu. Viņi vispār nečer laukumu, ko tu viņai prasi. Kam nākamajam? Kaut Rainers, nav? Ir Air Baltica, ir jau vēl visāds tās avio kompānijas. SpaceX, Ilona Maskam, doj sameklēja numuru. Bet varbūt vieglāk uzzvanīt uz Ventspils lidlauku. Varbūt viņiem kaut kur mētājās. Kas sākā Ļotenko varētu apskrūvēt. Nē, viņi nav tā, ka viņi dažreiz nokrīt, piemēram. Ritenīši? Jā. Nu mēs varam pastāvēt ārā sētā, varbūt kaut kur nokritīs, kāds lidos pāri. Lidmašīnas riteņus? Jā. Nu, tie jau turēs. Tu dzīvē esi redzējis, cik viņi ieliek? Nē, no mazajiem kukuružņikiem. Kaut kāds R13, R12. Es domāju, ka viņi šitā. Nu, tā. Nē, tie, kas ir mazajiem kukuružņikiem, galā tas ritenīts, kas rotē tādu. Mums jau vajag no aviācijas, tie jau būs izturīgākie. Šitam jau gultnis neizturēja ritenīts. Nu. Aviācijas ritenim jau Tad jāliek B3. Karač Laina, es tikko Lainu pielauzu piezvanīt Air Baltica. Viņi piezvan uz Air Baltica un pajautā, vai nav kāds lidmašīna ritenīts, ko mēs varētu atpirkt. Jo mums komentāros rakstīja, ka vajag aviācijas riteņus, ka tie točnu turēs. Viņiem nebija nesanāca, kā jūs redzējāt. Mums te ritenīši izšķīt. Tev nevarētu būt saimniecībā kaut kāda ritenīša, kas tiešām varētu izturēt tādas lodas? Nebūs gan. Karoči, mēs te apbraukājām visu ēdolas zemnieks, nevienam nav ritenīši. Viņiem ir visādi no grābekļiem, no arkliem, visādiem tādiem riteņi, bet tos mēs īsti fiziski tur nevaram iemontēt iekšā. Tāpēc, neko darīt,
Mēs zāģēsim Vilņa ratus kopā. Kā būs, tā būs. Nu, tie gan jau turēt. Tagad mēs zinām, ka viņi strādā, tad mēs vairāk viņus netestēsim. Liksim virsū un vienkārši brauksim ar viņiem. Varbūt mēs varam no rīta, kā tev ar rītdienu ir, varbūt es varētu no rīta piebraukt ātrāk pie tevs Jūrkalni. Es nezinu, kādos 7 varētu izbraukt no Kuldīgas. Kas notiek? Ritenīšs mums klients no Liepājas. Pērk viņš pats no Jūrkalnes. Viņš redzēja video un atsūtīja tev jaunu. Jā. Pastāst, kāda mums forša klienta? Mums ir visforšākie. Tad jā, šī brīža situācija ir tāda, kad cilvēciņš no mūsu TikToka uzrakstīja Lainai, sazinājās, ka viņš ir Liepājā vienā veikalā un ka viņš ir atradis tos ritenīšus, ka mēs tur viens izvēlējāmies. Un šokar viņš mūs viņus atradīs, bet mēs viņus vairāk netestēsim. Nu, ar domu, cerams, ka sajies, ja nesajies, tad kaut ko izdomāsim uz vietas. Lai nav tā, ka mēs atkal kaut ko salaužam, jo mums galvenais ir, lai uz to pasākumu iziet tā mašīna. Un ja mēs tagad, palielam, ja mēs nebūtu testējuši, būtu reiz pasākumā, kaut ko mēs varētu pasportot, bet ne līdz galam. Un vēl ir jāatcerās, mums šeit ir sūdīgs asfalts. Es ceru, ka Priegulas lidlokā tas asfalts būs bišķi labāks. Tā kā pagaidām viss, es šodien laižu mājās, rīt no rīta tiekamies un stiķiesim kopā. Mums atved ritenīšs. Tas arī viss, domāju, ka viņam pietiks. Galvenais, ka šrots ēdolfonā. Tā nu Laina ļoti izsmeļoši parādīja šajā iepriekšējā kadrā, kā mēs tikām pie ritenīšiem un kur mēs viņus dabujām. Un tagad iesim skatīties, jo ritenīši tiek montēti klāt. Tā, ot, nu šitā mums reāli ir jāizdodās. Redz, ko ir. Šitā ir liela kārtīga ritenīša, un pat tad, ja tā gumija nomuks nost, es domāju, ka pats ritenīts izturēs, jo viņš ir pildīts. Un tagad mums viņi ir 2, katrs savā malā, rekotēri smuki pievārīts klāt. Un tad arī otrajā pusē tas pats tiks darīts. Un tad mēs šito sūru, kas šobrīd ir kā masa izmantots, to mēs ņemsim, protams, ka nost. Bet būs laba Laina, man liekas, ne? Un tie uzreiz kā tāda sporta riteņi, viņi fucking sarka. Es negribu draugus. Kāpēc? Un slinku. Kāza. Es tiem ritenīšiem jau pirmais es izšķīcīju klients, tam ir klients ir naudas, kas saspēžāk uz kopā. Viņš ir sakniedēts. Sakniedēts, tas klients ir izšķīruši vien. Dīrst. Es domāju, ka šitie turēs. Bet aizbrauks līdz višiem izprovēt. Tur taisnāks asfalts. Vienai vismaz ir apskat no viņām. Tad jau tikai pusi sodu uzliks. Nevienai nav. Kuram tad viņi liks to sodu? Abiem 2? Tur būs sods. Nav lūk, tur nav apskat, nav apdrošināšana, nav drošības josts, jo tās ir nogriezts, ne? Tās ir. Nav bremzes. Ne, bremzes ir tikai pirmajam tiltam. Tas vēl viņiem varētu nepatikt. Tā kā tas ir quattro, viņam nav visi 4 vienādi riteņi. Te noteikti kaut kāds spēns. Kas te Laina var būt drošība ietekmējoši? Te viss ir stīgā. Es domāju, ka 15 soda būtu, ja mūs noķer policija. Stabili. Viņam lapas nebūtu tik daudz līdzā. Mēs jau nelīksim strēlu. Ne, tā kā brauks saviem kodam tāpat. Ne, bet te varētu tā būt tā, pa ko lai šitos izdrāž. Labi, ierakstīsim vienkārši kaut ko. Vilnim tikko ienāca viena super traka ideja galvā. Kā jau jūs zināt, mēs tās mašīnas gribam atdalīt, tāpēc mums ir tie ritenīši. Un Vilnis ar āri tikko izdomāja, ka varētu uztaisīt kaut kādu airbagu padarīšanu. Kad tajā starpā ieliek airbagus, piespiež pogu, salaiž un puf, uztaisās. Un mums tas Audi neaizies pa detaļām? Tā Audi grīd neaizies pa detaļām? Kāpēc? Ka airbags viņu izbliezīs. Nē, liks šitai starpsien. Te uztaisīs viens cieniņu un te vienu. Man šito vidi tikai stum vaļā. Te viņš nekur ir, bet te jau ir. Te viņš nekur nevar salocīt. Nē, tīrst. Vienīgais, ka būs tāds pisas, ka nenolauž strandu. Jā, 2 metrus katrs uz savu pusi. Liesiens būs normāls. Nu, kad... Betons viens kaut kāds. Kaudāram neizdrav ārā beņas, neaizšau tev pa gaisu. Tāds rāviens kā nekad būs. Ja viņš pie šitās priekšā, tu vienkārši paliec sēžot, un viņam sēžot pats. Toču. Nu, kā jums ir? Visos gar bremzēm. Kas tur ir? Nu, nav bremzes. Vajag bremzes, Emil? Kāja pirmā. Ar ātrumiem. Nu, ar kāju ātrumiem. Vajag. Lainē. Nav? Viņa WhatsAppā ielikt tikko mans disks tirgot no BMW. Mēs tā sarunājām.
Nu, kā tu esi braukšu ar Anģiem mājās? To summu uz pusē dalīt. Ar manīm? Tev, reku, Laina ir iestādījusi puķītes ar savilcējiem. Savilcēja tādu oriģinālu lietu, tad viņas matos ieliek, visu kaut kur viņi ieliek. Jā, bet jūs taču domā likt to airbagu? Tur baigi daudz apēties laika, ir jādod starpsienas, vai viņam pretspiediens ir. Ja nav taukšņi, tā ieliks šo pa tavu šķirbām aizspiedienu. Nu, šaizē. To var uztaisīt tikai uz aizpats pilsētas svētkiem, ja viņš izturēs. Jā, tad var patestēt. Tad jāuztais starpsienas, lai viņam tas spiediens ir tieši plēkšņi. Vispār, jā, mēs būsim aizpats pilsētas svētku gājienā ar šito. Jā, izturēs. Gan jau izturēs. Nu, vismaz vajag, lai vienu, vismaz no viņām abām rūc. Tur ir jāaptur. Vai ne? Protams. Tur viss būs čotka. Tā. Sajies? Bet, protams. Vajadzētu tikai vēl māksliet. Gatavs. Reāli. Uķi iestādīt. Nu, ko tā vairāk vajag, jo viņa ir ritīgi stinga. Zemī to liek ar iekšā un man gāja varēja riņģi. Tur tā arī izskatās. Tur no tās saknes beigās nekas nebija. Es jau varu paņemt sasaurināt to, kas bija. Cik? Tur jau nekas nebija, te jau nav saknes. Viņam sakam bija tikai paši apakšā, ne? Jā, kūda tikai. Sai. Šitīgs stilīgs golfs nav neviena. Tas es nedēļ ritiņi, tomēr mēs ne, jau uz puntā. Nu, jā. Nu, kā tev patīk tā puķītei slieksni? Nu, bet kas varbūt vēl labāk? Nevienam tā reāli nav. Kas tev ir? Es ritīgi negribu braukt. Kāpēc? Man ir vienkārši brutāls slīgums. Brauc mājās, izgulēs. Mēs esam nopašījusi visu šito nedēļu. Jā, mēs jau tikai sēdēju pārējie, visi sauļojāmies. Jūs visi vienkārši atpūtāties. Es viena pati vienkārši visu. Uztaisīju šito mašīnu, visi sametināju. Es pilnībā visu izdarīju viena pati. Tā bija tā vidēji. Kas? Viņš vienkārši urbina. Ko tu rubini? Viņam nav vairs pūņas nāsas īstē, viņš ir iepauris. Šiks lasārā. Indigo, 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 yeah. Es no golfa bāks jau bišķi ielēju audārā pagājušais. Ne, vajag jau dīzā, tas mazāk ēd. Nu, tā jau nav. Tepat griezties nevajag, ka jau kā trubim ir vēl priekšā. Jā, tas benzīns maks. Mums kaut kāds jāņem ir maskas līdzās? Jā. Jā, bet es pietīšu to airbagu. Tu pieliks? Divu vārdu. Pieskumās, vajag vienkārši sprādziens, ne, tur apakšā. Nekas nebūs. Nu ne, tā kā ārze pārbaudīsi. Precienas. Tur nekas nebūs, kas sprādziens. Ko Laima teiks? Viņam vajag sienu. Man liekas, visi muļķi. Viņi iet uz gaisu. Nenospolēs nemaz. Reāli, šis ir reāli vecs benzīns. Šis ir normāls svaigs benzīns, viņi abi divi iet uz gaisu. Jā, pie kā jābrauc pēc dīzela. Pēc gaisa. Mēs jau šitiem var aizbraukt uz viršiem, ne? Sabloķē un brauc. Krabītī. Pa visi ielā. Es visi, ja mēs aizbraukt. Menti neko neteiks, toči. Es domāju, ka nē, koņi. Tu uzrakst viss skaidrs, viņa jau attiktu kā seko. Nu jā, viņi redzēs šrots ēdoli, ka tas jau ir, tas ir priekš kontentu viss. Tas ir brands reāli šrots ēdoli. Nu jā? Nu kā? Kas te būs? Nu kā, ja ir sota kā pārā? Vai Laina kā priekšā? Nē. Nu kā, ja kaut kas ir, tad tu ar kā tādā un teikt, ka tu neko nezini, ka tu ir gar Tu vienkārši vienkārši iet prom. Nu vai galvenais šoferē jau? Tas jau arī ir augstā. Viņai vispār ir degviela. Tā lēc kāds blaks Emīlam un es kāvuši bagūzī. Let it go
konvenč ģūdī nomests no subējs. Sens, sarūsējis, dzinējs, sagrabējis. Pilots tam ir viens un ilgadējis. Tas saprot, kā iedzīt var viss vējs. Sezona sākās un pļaut ir ko daudz. Dzēsēju prāt, nevis to lauž. Sēžot uz boda, rakstu es kaudz. Strādāju viens, bet ēdīs to daudz. Rokas tagad rīts man, glābtu tikai bīts man. Šitas ir sports man, iesīpotu bolts man. Stāsti tagad ir reāls, Breaking Bad seriāls. Nemāku es dejot un nemāku es dzējot. Tomēr reizēm ir šeit tukša bijis, un nahujā ir apkārtējie viss. Dejoju uz stage, kamēr es šī maģija. Saku smags darbs, bet tu saki, tā ir maģija. Indigo, indigo, indigo. Jā, bet kuram ir bāk tagad? Kas šim bija dīzels vai benzīni? Divi benzīni. Te jau vajag šitā. Pagad, es attaisīšu mošku vaļā. Bet jūs šodien vēl neliek nekur neko. Rītā tikai. Baigi, īsā trūma. Mums jau vajadzēja asfalt, bet tas nīgrāts. Nu jā, mums jau tikai pussodu uzliks, jo šim ir apskat. Bet Vilni vismaz forši, ka viņš var braukt apakaļ ar Audīku tagad. Es toši braukšu Audīku, šitas neiet. Bet šitanī tankā dod degvielu, ja nav numurzīm, ja? Dod, neko viņš jau laik. Nā? Ko tu novērts? Kas tur ir pilna bāka jau? Jā, viss. Ka nav savādāk, ka nešon kājās. Es attaisīju. Vismaz no jābūt. Bet mums ir spoilers. Es gan īsti sānā. Kādā centrā izsprovēt? Tāpēc, ka te ir līdzenāks asfalts. Šita nē, nākamajā krustojumā, kur vai Pieturā? Pieturā, jā, Vilna Pieturā, man liekas, varētu izprovēt. Tur tāds līdzenāks ir. Davai. Nu, šita ir tāds līgs. Trākie koriņi aizbrauks uz normālu pasauli. Brauks ar Audi jāpakaļ? Bagad uz Kuldīgo, uz ēdu apakaļ. Kā tev patīk? Ideāli. Tur tā brauks uz pasākumu? Tad ir Ķurkalne. Tad jā. Nu labi, te varēs redzēt YouTube visu. Šis ir vienkārši cirks, ko mēs te daram. Es gāžu ielās mutē terējā un zini, kas ir nereāli. Kad dzīve reizēm atgādina seriāli, besī šitie gangs skauģi, kuri paši knapi repo švaki tiešamos atlīmē pret cienu ir glants, tā kā depo tāpēc. Runāju ārstu rokrakstā, kā būtu čoms ar pašus aptveru, makā naļiksojuši pēc koka, bet rokā nekrīt tas no gatera, mugurā 10 eiro žakera, BHM tehnikas paketa, tāpēc iedod cieņu tavam citādi, iešu pēc sīgas uz narvas un nepārreizā brīdī dau. Tāpat kā Indigo, bez galvas uz pleciem fujak var palikt šurien easy broke. Nu tāpam mierīgo var tripā provēt līdzi, to ir tādā ziņā jāsaprot, mums nav un nebūs līdzīgo. Indigo, indigo, indigo. Indigo, indigo, indigo. Caurums jāmet iekšā. Droši liekas? Josts aizmugurē vispār izskatās nevar. Bet sūdīgi redz, loga aizpūst. Nu mēs jau te lainu uzpūtām saulesargs uz logu virsū. Tie ir ritīgi palīdzi, īpaši šitās otrā pusē. Pusloks aizpūstas saulesargs. Lupa piesabāž iekšēt, ties kalnās, ties korķos. Jā. Bet pagam mēģinās atdalīt, lai provēs tur. Bet vajag jau paprovēt. Te pat mošs vienkārši. Bet benzīns šļakstās virsū nevar baigi. Vajag kaut kādu lupat. Netestēsim. Viņi vispār uz strēļ dabūs virsū? Tas jau kā uz strēli dabūs visu. Galvenais jau, ka mēs aizbrauc. Es tagad ir rīteņi, tur kaut ko nesačakā. Es tur pilnīgi grūta viņa. Tu saprot, tev filmējot, man nav tik daudz tie pī efekti, ko ielikt. Ko domā, es tur un tā un Man pilnīgi pavisam. Un tā kā citsot, tad tas ir sliktai. Pīp. Nu tā, mums viss ir izmēģināts, viss ir nomazgāts. Reku mūsu atbalstītāji arī ir uzlīmēti, kas ir auto krāsas Mela Zē, kas iedeva krāsu. DLV Ziedu studija, kas mums iedeva lainē to kruto puķi. Tas ir ritīgi labs, reku mums puķi aug. Un tā kā mēs te krāmējamies, šito dzenam uz evakuātoru virsū, tur mēs paņemsim mašīnas beņas līdzi, lai mums ir kur sēdēt. Un tiekamies sestdien. Kādu sestdienu jūs ar šito video redzēsiet, iespējams svētdien. Mēs laižam uz prieklu video beigas.